Jau laba diena! 17. februāris. Šodien mēs svinam ķīniešu jauno gadu, ugunīgā zirga gadu. Tāds varētu mums atjāt uz mūsu mājām un sasildīt visu, un tur degot, tā kā veca pagale. Vēl šodien ir kāpostu diena. Jā, kāpostos ir daudz U vitamīna, kurš mums tā kā saudzē mūsu to kuņģīti, jā, kur mēs mūžīgi bendējam ar visādiem tur nelabvēlīgiem ēdieniem. Un vēl viņā ir pilns ar C vitamīnu, vairāk nekā tā kā pat tajos apelsīnos, nu. Un tad šos stovējiet, sautējiet, cepiet, vāriet tos kāpostus un ēdiet droši, veselīgāki būsiet. Bauska un Gulbene savukārt ir pārgājusi uz apkuri pilsētas ar šķeldu. Krūmu mums jau ir pa pilnam. Zāģēt tik nost, jāj pa kreisi, pa labi un vet tik un kurini. Tad nebūšot atkarīgi no tās gāzes tik traki un no tās degvielas. Un no malkas arī īstenībā, ja tie krūmi jau nepaspēs izaugt pa kokiem. Rēzeknes mēram Bartaševičam, tad tā pielaide nav iedota no tā valsts noslēpuma. No opozīcija uzreiz ir pateikusi, novecīts, ņem savus pekelītes un tā arī notiek. Antarktīdā savukārt šodien pa naktī ir bijis kaut kāds riņķveidīgais saules aptumsums, jā. Tur salasījušies skatītāji, pingvīni, un priecājušies par to šovu. Un vēl Galapagosas salās atgriezušies putni, kuri nav redzēti 200 gadi. 200 gadi, no Darvina laikiem vēl klausies viņi tur. Kur viņi vazājās, neviens nezin. Visi bija domājuši, ka izmiruši. Bet prieks tāds ir tagad atgriezušies un īstenībā vēl pastāv un dzīvi. Visiem jauku dienu!